pienācis laiks darīt vienu kopdziesmu visai audiencei, lai iesildītu šī vēsajā vakarā. Dziesma pieskarās tematam, kurus daudzus gadus atpakaļ mūsu vecākā paudze Latvijā bieži lietoja ikdienā, kad kaut kas jauks un brīnišķīgs notiekās, viņi teica, kad tik kaut kas nenotiek. Un to mēs arī gribētu, lai jūs šai dziesmai kā piedziedāji, dziedāt līdzi. Varbūt tās iziesim kopā ar mani, ar audienci to vienreiz tā lēri, jo viņi nav varbūt tās tik ātri šovakar, kā citas vakaras, vai ne? Kā citās pilsētās. Jā, labi. Kad tik kas nenotiek. Kad tik kas nenotiek. Redziet, šī ir laba izdarība, ja jums kaut kas nepatīkās pie blakus galdiņa, vai ne? Tad ir droši laižiet vaļā. Jo nama pārvaldnieks teica tā, kad zāle mazgāšot rītā tā kā droši variet spļaut. Gadījumā, ja priekšējā rindā sēž kāds bijušais jūrnieks, lūdzu aiziet uz beidzamo rindu un pagriežties pret sienu. Es domāju, publika ir pietiekoši iesildīta un drausiem vaļā. Trīs vecenītes sēdēja uz sola dārziņā un savā starpā runāja, kā aiziet dzīvīte. Visi kopā! Un savā starpā runāja, kā aiziet dzīvīte. Teic 70 gadīgā, hei māsiņ, paskaties, man pašas īstie manti vēl ir saglabājušies. Visi kopā! Man pašas īstie manti vēl ir saglabājušies. Un tagad spļaujiet! Kad tik kas nenotiek. Kad tik kas nenotiek. Teic 80 gadīgā, hei māsiņ, paskaties, man pašas īstie zobi vēl ir saglabājušies. Visi zobiem! Man pašas īstie zobi vēl ir saglabājušies. Kad tik kas nenotiek. Kad tik kas nenotiek. Teic 90 gadīgā, ko jūs māsas lielāties? Man meitas nevainība vēl ir saglabājusies. Visi kopā! Man meitas nevainība vēl ir saglabājusies. Un uzspļaujiet ar duši. Kad tik kas nenotiek.